uz auduma. Mums ir vairāki varianti, bet doma pa lielam ir iedalās vai nu krītveidīgajos vai flomastariņos. Mums ir šādi, kas pazūd pēc 48 stundām vai 24. Ir krīts, kas ir zīmuļu formā, vai arī klasiski šāds te čehu krītiņš dažādās krāsās un dažādos sapakojumos. Ir ziepes. Tie, kas izvēlas tādu klasisko variantu, arī tās ir dažādu variantu. Ir pildspalviņas, šīs ir tās, kuras ūdenī šķīst, uzzīmē un izmazgā, bet ir otras pildspalviņas, kuras pazudīs, ja viņām termiski iedarbosies. Tātad vai nu gludinot, vai nu uzliks kādu karstu radiatoru vai fēnu. Tad ir jaunums, kas mums nebija līdz šim, tas ir marķierītis pārnešanai. Tu uzzīmē uz piegrieznes un piegriezni uzgludini uz audumu un pāries tā atzīmīte pāri. Tad ir šādi vaska krītiņi, kas ir stingrāki, labāki, cietāki pret tradicionāliem kaļķi krītiem. Bet vienīgais jāņem vērā, ka šiem ir tāds, ka tu nevari zīmēt tādās vietās, kur paliks, pieņemsim, pogcaurumus vai kaut kādas atzīmīs, jo viņus var dabūt ārā tikai diezgan karstu gludinot.